kuldīdznieki un pagastu ļaudis. Aizritējis ir 2014. gads, un kā jau parasti, gada nogalēs mēs atskatāmies uz to, kas ir paveikts. Un paveikts Kuldīgas novadā ir tiešām daudz. Kuldīgas novadam šis ir bijis ražains un ar darbiem bagāts gads. Bet ir daži pasākumi vai daži notikumi, kurus man šovakar gribas izcelt. Un kas mums, vai arī kas man ir bijis ļoti svarīgi. Un viens no tādiem ir mūsu ieguldījums Kuldīgas vecpilsētā. Ir liels izaicinājums Kuldīgai kļūt starptautiski atzītai un kļūt par pasaules kultūras mantojuma vietu. Mēs ļoti daudz pie tā strādājam. Un tieši šis gads ir iezīmējies ar tādu kā darbu veikumu, jeb apkopojumu ļoti lielā un apjomīgā zinātniskā pētījumā Kuldīga arhitektūra un pilsētbūvniecība. Mēs ļoti lepojamies ar šo darbu, un es vēlos pateikt ļoti lielu paldies visiem šī darba autoriem. Grāmata tapa 2 gadu garumā, un tās zinātniskais redaktors ir habilitētais arhitektūras doktors Jānis Krastiņš. Pie šīs grāmatas ir roku pielikuši un to pētījuši ļoti daudz mūsu pašvaldības arhitekti Jāni Jēkabsone, arheologs Mārtiņš Lūsēns. Visiem šiem cilvēkiem arī šogad Kuldīgas novada doma nolēma un piešķīra Kuldīgas novada domas balvas. Kuldīgas vecpilsēta Ventas Senlajā ir unikāla mūsu vērtība. Un man ir ļoti liels gandarījums par to, ka to aizvien vairāk saprot ne tikai arhitekti un pētnieki, ne tikai šīs grāmatas autori, bet arī iedzīvotāji. Un vissvarīgāk, ka to aizvien vairāk saprot tieši vecpilsētas iedzīvotāji. Un man patiešām, es vēlos arī ļoti lielu paldies pateikt ikvienam, kurš saprot šo vērtību nozīmi. Arī Kuldīgas novada doma cenšas atbalstīt šīs iedzīvotāju iniciatīvas. Mēs ļoti lepojamies ar mūsu restaurācijas centru, kas aktīvi strādā un ir saņēmis ļoti daudz balvas. Un jau 2 gadus ir īpašas programmas, kurās var piedalīties vecpilsētas iedzīvotāji. Un viena no tām ir ieguldījumi ēku fasādēs, to krāsošanās un to konstrukcijās. Tad, kad mēs šo programmu sākām, mēs nedomājām, ka no iedzīvotājiem būs tik liela atsaucība. Mūsu ieplānotie budžeta resursi bija pat 3 reizēm mazāki nekā vēlme šos īpašumus sakārtot. Un tas ir ņemot vērā to, ka pašvaldība līdzfinansē tikai 50% no šīm izmaksām. Ceru, ka pēc gada vai 2 vai 5 mūsu vecpilsēta kļūst vēl skaistāk, mūsu kultūras mantojums, kultūras pieminekļi iegūst pavisam citu izskatu, jo aizvien vairāk un vairāk fasādes Kuldīgas vecpilsētā tiks atjaunotas. Jau šobrīd vecpilsētu mēs redzam pavisam savādāku nekā tā bija pirms gadiem 5. Un domāju, ka īpašu sajūtu ir devis tieši restaurētais Rāslaukums un baznīcas iela. Un, protams, ir liels prieks arī par uzņēmējiem, kuri to ir pamanījuši un kuri ir izveidojuši vai attīstījuši savus biznesus tieši vecpilsētā. Tie ir gan mazie veikaliņi un fotodarbnīcas, gan šogad veseli 3 restorāni, kuri ir no jauna izveidot vai atjaunot Kuldīgā. Un tie ir Goldingen Room, restorāns Bangerts un arī Jēkabsēta. No sirds vēlu veiksmi un izturību šiem uzņēmējiem, kuri ir uzdrīkstējušies, kuri ir ieguldījuši Kuldīgas vecpilsētā. Un ne tikai uzņēmējiem, bet arī ikvienam iedzīvotājiem, kurš šeit dzīvo, lai viņš ar lepnumu vienmēr var teikt, es dzīvoju Kuldīgas vecpilsētā. Kuldīgas novadu veidojam mēs visi kopā. Katrs no jums, kas šeit strādā, kas šeit dzīvo, kas šeit audzina bērnus. Un es vēlos gadu nogalē pateikties katram no jums par ieguldīto un par padarīto savu novadu labā. Šovasar es piedalījos sakoptāko sētu konkursā un apbraukāju ļoti daudz pagasts un ļoti daudz skaistas lauku sētas. Un katru reizi man ir pārsteidzis tas darbs un tā mīlestība, ar kādu katrs no jums šajās sētās strādājat,
ko jūs tajās ieguldat, kā viņas veidojat, kā veidot ne tikai sētas, bet arī kāda ir jūsu attieksme pret savu dzimto vietu, pret ģimeni, pret jūsu māju. Sekoptākās sētas ir tikai daļiņa no paveiktā, ko mēs redzam mūsu laukos un pagastos. Tikpat skaisti ir dārzi pilsētā, ne tikai vecpilsētā, bet arī Kuldīgā kopumā. Un ejot pa pilsētas ielām, mēs ik uz soļa redzam to mīlestību, ar kādu mūsu cilvēki izturās pret savu dzimto vietu. Padarīts 2014. gadā un iepriekšējos gados ir daudz, bet darāmā arī vēl daudz. Kādi tad ir mūsu lielākie plānotie darbi 2015. gadā? Vispirms par investīcijām. Ļoti gribētos atrast finansējumu un sakārtot Kuldīgas sporta skolas ēku un uzbūvēt peldbaseinu. Ja ne 2015. gadā, tad cerams, ka 2016. vai 2017. mums tas izdosies. Tāpat mēs plānojam investīcijas Kuldīgas mūzikas skolā, kura ir plānots jau nākošajā gadā uzbūvēt piebūvi. Restaurācijas darbi sāksies vecajā Rācnamā, un gada nogalē tas iegūs pavisam citu seju un saturu. Investīcijas tiek plānots arī mūsu bērnu un jauniešu centrā, gan ēkā, kas atrodas 1905. gada ielā, gan arī plānojam izbūvēt tehniskajai jaunradē piemērotas telpas pilsētas laukumā. Domāju, ka mūsu bērni un jaunieši ir jau sen pelnījuši kvalitatīvas un mūsdienīgas telpas, kur nodarboties ar dažādām jaunākajām tehnoloģijām. 2015. gads iezīmēsies ar to, ka sāksim strādāt ar jaunajiem Eiropas Savienības fondiem. Un Eiropas Savienības fondus būs iespējams piesaistīt ne tikai jau daļai no manas pieminētajiem pilsētas projektiem, bet arī lauku ceļiem. Un īpaši tiem lauku ceļiem, kur ved uz vietām vai zemnieku saimniecībām, kurās notiek uzņēmējdarbība. 2015. gads būs ar notikumiem bagāts Kuldīgas novadā. Kuldīgas pilsētas festivāls Dzīras Kuldīgā svinēs savu 20. gada dienu. Jau šodien radošā komanda Kuldīgas kultūras centra vadībā strādā pie jauniem un neaizmirstamiem notikumiem, lai šī patiešām būtu labākā nedēļas nogale Latvijā. Pavisam drīz notiks Eiropas čempionāts ziemas rallijā, būs pavasara palu šovs Lidot zivis, velodiena, būs tautas mākslas svētki. Mūsu dziesmu un deju kolektīvi, aptuveni 600 jaunieši, piedalīsies skolēnu dziesmu un deju svētkos. Būs Hercega Jēkaba tirgus, tāpat kā šī gada nogalē, arī nākošā gada nogalē mūs priecēs Ziemassvētku tirdziņš un pasākums notic brīnumam ar Rūķu māju bērniem. Pavadot veco gadu un sagaidot jauno gadu, mēs saņemam ļoti daudz novēlējumus un ļoti daudz dāvanas. Un to novēlējumu ir tik daudz, ka brīžam jau mēs tajos apjūkam un ir grūti izdomāt kaut ko jaunu. Un šī gada nogalē, domājot par to, ko es varētu novēlēt, es atcerējos, kas ir man bijis tāds ļoti tuvs un mīļš vēlējums. Pirms ļoti daudziem gadiem man tika uzdāvināta maza svecīte, pavisam maziņa, un tā bija ielikta tādā nelielā metāla svečturītī. Un it kā tā dāvana ir pavisam maziņa, bet man viņa ir mīļa, un es viņu esmu saglabājusi līdz šai dienai. Un galvenais jau nav šajā dāvanā, bet galvenais ir stāstā par šo dāvanu. Un šī dāvana man tika dāvināta ar teikumu, ka es drīkstu aizdegt svecīti tikai tad, kad man paliek skumji un kad gribas kādu atbalstu vai kādu mīļu vārdu sadzirdēt. Un katru reizi, kad es pieeju pie plaukta un vēlos aizdedzināt šo svecīti, es apstājos un padomāju, varbūt šoreiz vēl pagaidīšu, varbūt kādam šajā brīdī ir vēl grūtāk, un varbūt man tā noderēs citā reizē. Un no šādām domām un domām par cilvēkiem, kur man to ir dāvinājuši, vienmēr jau sirdī paliek vieglāk. Un var paskatīties apkārt un ieraudzīt, cik visapkārt mums ir skaista un aizraujoša dzīve. Es vēlos novēlēt katram no jums, lai jums būtu šāds mazs nieciņš vai mazs svecīte, uz kuru paskatoties, jums sirdī ielīst gaisma
un jūs sajūtat aizraujošo dzīvi sev visapkārt. Lai jums laimīgs un priecīgs 2015. gads!